Sveiki, mīlulīši! Es te esmu tādā saulrieta brīdī, un tā kā man kamera ir pilna ar visādiem darbu materiāliem, tad kā es varu iznākt laivā un pateikt dažas lietas. Ziniet ko? Es atkal skatos paziņojumi. Paldies par šo kompleksu. Pusdienas laikā daru enerģija visai dienai. Runa ir par 20 minūšu garo kompleksiņu mūsu online klubā, Vaivskrenāts online klubā. Atjaunotnes un miera dārs. Kārtējo reizi uzsitu sev pa plecu, cik pareizi esmu sajutusi, kad domāju, kas būtu vajadzīgs. Es paņēmu tādu ilgāku pauzi, apmēram pirms mēneša. Es sev neļauju neko darīt un ļāvu, lai atnāk, kam ir jāatnāk, kas būtu nepieciešams cilvēkiem, kas man pašai būtu interesanti un kas būtu jauns. Un atnāca šī doma par klubu. Esmu jau vairākas video veidojusi, stāstījusi. Tagad ieraugot, kā visur apkārt, jāsaka, nodarbojies ar sevi, neklausies, kur tev rausta. Pirms 2 nedēļām vai vairāk, kad sāku sludināt, ka ir iespēja pievienoties šajā kopīgajā dārzā. Tieši to arī rakstīja kā vienu no galvenajām idejām, kad apkārt notiek viss kaut kas, dusmas un vārīšanās un viss, un kā mēs redzam, es jau, protams, pati arī kaut ko paskrūlēju, bez tam es vienkārši arī saku no savas pieredzes, es domāju, kungs, kur laiks pazūd, un tātad. Es domāju, ka jūs saprotat, ka es runāju par atjaunotnes un miera dārzu, šo online klubu. Programma ir visur izlikta. Šodien ir trešdiena, un šorīt mums bija klasiskā meditācija. Un katru dienu ir kaut kas cits. Un informācija ir pietiekami daudz, bet šorīt es teicu arī, varat pat visu nedarīt, un ja nepaspējat, nepārdzīvojiet, bet pats galvenais, manuprāt, būtu šobrīd tieši šī, kāpēc klasiskā, tāpēc, ka pēc tradicionālo seno mācību, kas māca par iekšējo klusumu un seno garīgo un apziņas paplašināšanas mācību algoritmiem, tādi ir, Tāpat es lietoju klasisko jogu, tas ir tas, kā es esmu mācīta, ko es pārzinu un ko es lietoju pati, ir zinām principi, pēc kā mēs meditējam. Ja mēs runājam par to meditāciju, kas ved uz iekšējo klusumu, kur tev vairs nav vajadzīgs neviens stāstītājs, aizveram acis un tagad atrodamies pļaviņā un tur saules gaismu sajūtam un tā. Tā arī ir savu reizi laba lieta, tīpaši, ja mēs apgūstam, kur iet mūsu prāts. Un prāts ir varens instruments, ko mēs, es ceru. Īstenībā es šito lietošu tautisko terminu kladzinu, pedelēju entos gadus. Man likās tad, kad 2020. gadā, kad sākās viens no lielākiem pasākumiem par prāta dabūšanu savā pusē. Man likās, ka visi to vien darīs, kā nāks tagad uz manas izsludināto meditācijas kursu, bet tā nebija. Vienalga, man liekas joprojām, ka tā ir visvērtīgākā un visdārgākā lieta, kas mums ir, un ka tagad jau tā kā visiem vajadzētu zināt. Labi, tas mums bija šodien trešdienā, vienkārši es priecīgi, ka man tikko arī atnāca vēl viena ziņa no dalībnieces, cik ļoti patīk un kā it kā vienkārši vingrinājums, tas bija par fizisko, kas ir 20, vēl viens nāk iekšā, par fizisko, kas ir arī 20 minūtes, cik labi, it kā šķietami vienkārši, bet cik efektīgi darbojās tur sirds atveras un tā. Vai dieniņi, vakar es iedevu drusciņu sev atpūta no runāšanās, bet uzrakstīju par rozmarīnu, un es arī gribu pateikt, ka tās lietas, ko es stāstu par augiem, kas ir šeit Grieķijā,
es konkrēti šobrīd Grieķijā, bet ko pazīst arī un lieto Latvijā. Tāda, es esmu tilts, vienmēr man patīk būt par tiltu. Tā acīm redzot ir viena no manajiem uzdevumiem. To, ko par rozmarīnu var pastāstīt, meitene Baiva, to diez vai kāds cits jums pastāstīs, jo es vakar, kad gatavoju, izmantojot dažādus palīgu līdzekļus, tā skaitā pavaicāju šo to arī asistentam, mākslīgajam intelektam, latīņu nosaukums rosmarīnus tūkojas kā rīta rasa. Un tad es teicu, bet kā iet ar grieķisko, jo grieķu valoda ir daudz seno valodu, daudz mūsdienu valodu pamatā. Ja viss entie vārdi tur ir, angļu valodā man liekas ir 10 000 vārdu, kuriem ir grieķu sakanduma, un es grieķis mācīju, man liekas, es nekļūdos. Un es saku, kā iet ar to dendrolivanos, grieķiski tā sauc rozmarīnu, dendro koks, livanos vīrakas. Jā, man teica, jā, ir vīraka koks, un tātad es sapratu, ka viena lieta, tad rozmarīnam, viņam ir šī garša, viņam ir milzīga plaša iedarbība. Un es arī, kad stāstu par augiem, es tieši caur sevi to arī visu laižu. Gan to, ko es zinu un esmu pieredzējis, gan to, ko es jūtu un tādā radošā veidā apstrādāju. Un jā, gan šī te garšvielu un dziednieciskā komponente, gan arī mistiskā rituāla ceremonija dendrolivanos, vīraka koks. Viņam ir tur piekdienā, kad mums būs tagad par skaistumkopšanas receptēm, es stāstīšu. Es tagad tā kā tīzeri savu meitenēm neesmu teikusi klubā. Puiši arī ir aicināti, protams. Bet es domāju, ka šajā piekdienā, kas būs par skaistumkopšanu, vairāk es arī izvērsīšu par rozmarīnu un pastāstīšu, kāpēc ir labi smērēt tieši vakarā eļas. Ja mēs, piemēram, rozmarīns ir viens no tiem, ko matiem lieto matu kuplumam, matu augšanā, bet tur ir viena fiška, ko ne visi zina, ko es esmu meklējusi. Labi, es tagad pateikšu tīzeri. Ir tādi arī parazītiņi, kuri dažkārt ir par iemeslu tam, ka tie mati izkrīt, tāds ērcītes. Un vakarā tieši, ja viņas ņem priekšā, tad tieši tamdēļ vakarā ir labi. Un rozmarīns, kāpēc rozmarīns tieši, es domāju, tamdēļ, ka viņam ir arī antiseptiskās īpašības, viņš ir arī pret parazītu, pret vīrusu, pret sēnīšu un tāds. Tad, kā noprotat, piekdienās mums ir jāpar skaistumkopšana. Kāpēc šo dārzu vēl tā kā aicinu ienākt un aicinu būt? Jā, tā reizi tāda, viņam ir milzīgi plaša nozīme šim te dārzam. Dārs ir gan, ko mēs, mūsu dārs, mēs to laistam, mēs to audzējam, mēs to lolojam. Bet iedomājieties, dārzā ir arī tā, ka kādreiz mēs tur visu kaut ko esam sadarījuši, piemēram, tos redījus iesējuši, un viņi tik daudz ir sauguši, ka mēs varam ar kaimiņu padalīties. Tā kā ar savējo, un arī, ja būs kaut kāda informācija tāda, kas jums jau ir ar kaudzīt, jūs to varat laist tālāk un dalīties ar saviem tuviniekiem, mājiniekiem un tā. Vēl viena būtiska lieta, tur ir daudz visādas pievienotās vērtības visām tām, ko es stāstu. Viena no tām ir, kā man ir tā iespēja, un tā ir milzīga vērtība, kaut vai kvantu laukā iedot dalībniekiem sauli. Es esmu tādā vietā, es ar to varu padalīties. Te šogad viņas arī ir, šoruden ir tik daudz strīpas, kā es neesmu redzējis, bet vienalga, viņa te ir. Un viena no lietām, ko var darīt tumšākajā laikā Latvijā, lai dabūtu gaismiņu, ir, piemēram, ielīst kadrā, kvantu laukā un būt tur. Organisms uztver kā vienu un to pašu, tātad gan to sajūtu, gan tādu sajūtu izraisīto, ja tas ir no
zinātnes, gan to, ko mēs sajūtam un iedomājamies, gan to, ko mēs arī izdarām fiziski. Tur iedarbība ir, tad organisms to atpazīst kā vienu un to pašu. Un ja var paņemt to prieka komponenti, atļaut sev paņemt to, ko es varu piedāvāt, šeit lauku gaisu, tas kalnu bieži vien notiek. Bija starp citu arī es bieži vien ņemu dalībniekus līdz tur, kur es esmu, un pagājušās trešdienas meditācija, viņi tur joprojām ir šo mēnesi. Notika no pretējā kalna Akropoles, Atēnas templim pāri pretī. Tā sanāca. Sanāca pat, ka bruņurupucis vēl ielīt kadrā, un bruņurupucis ir meditācijas simbols, kad mēs runājam par klasisko meditāciju, par 5 maņu pārvaldīšanu. Tur ir tāda analoģija. Kāpēc es šo stāstu? Es te varētu daudz un dikti vēl stāstīt. Es gribu piedāvāt un vēlreiz uzsvērt, tā nav ielīšana strausam ar galvu zemē, tā ir rūpēšanās par sevi šajos tiešām, ārkārtīgi vētrainajos laikos, visās nozīmēs. Tas, ko es varu piedāvāt, jau daudziem, tā vienkārši, 25. mēs sākām 10 dienas, tagad ir pagājušas, superākie rezultāti cilvēkiem ir. Es uzreiz gribu arī teikt par to, mūsu to enerģijas apmaiņas, ka domāju, ja man būtu kaut kāds producents, kas būtu izdzirdējis šito manu pasākumu, ko es esmu piedāvājusi apmaiņā to, ko es dodu un ko dalībnieki dod pretī, kad es vispār, bet tas ir normāli, tiksim, inflācijas laikā un šāds te darbs, kā, cik tam ir jāmaksā, var sakot, ir nesapratne, kā kam būtu jāmaksā, man cilvēki ir teikuši tā, ka tu dari to, ko vispār nevar naudā samaksāt, tāpēc arī ir grūtāk novērtēt, un tāpēc es esmu, vēl šobrīd ir tāds, drīz tāds var nebūt, piedāvājums, ka katrs maksā tik, cik jūt. Minimālais slieksnis, un cik var atļauties. Minimālais slieksnis ir tādi orientējoši, ir tie 19 eiro. Un es tā domāju, ka to var atļauties jebkurš šobrīd Latvijā. Tagad padomāsim, ir 10 dienas pagājuši, vienkārši tā padomājiet, kur katrs ir iztērējis. Ja jūs vēl tāds, kuram šitas galīgi neinteresē, es ceru, ka jūs tik tālu arī neesat noklausījies, bet tāds, kurš vēl joprojām klausās un domā, varbūt jā vai nē, un tad padomājiet, kur jūs esat notērējis kaut kādu vienu vai otru summu, kaut tas pašs 19 eiro. Par ko? 4 kafijas izdzertas, ja? Bez dzeram naudas, vai kā tur tagad tas maksā. Un tanīpat laikā, tās ir katru dienu, tur ir, katrs lieto savā tempā, nav jābūt obligāti tiešraidē, tas paliek un saglabājas klubā mēneša ietvaros. Es atbildu arī uz jautājumiem, kādam te bija kaut kāda veselības lietas, un, protams, es nevaru konsultēt veselības dziļus privātus jautājumus, bet, piemēram, man tur ir daži cilvēki, kas ir, ar ko es esmu, iepriekš esam darbojušies kopā, un tīri labi, var palīdzēt arī, kaut vai tā, online veidā. Labi, kur es atkal aizmūdējos, var sakot, individuāli es nekonsultēju, bet, teiksim, mēs varam ļoti arī tādus personiskus jautājumus apspriest un efektīgi risināt uzreiz. Kas vēl, un tad ir tāda superīga lieta, ko arī gribu ikvienam novēlēt, ko zina daudzi jau gadiem, kas ir praktizējuši kopā ar mani saucamo joga nidru. Esmu attīstījusi, pateikšu, kaut kāda kura gada, kādus 20 gadus goda vārds es viņu jau vadu, un viņi ir dažādi pilnveidot un apgreidota.
bet es izlēmu tagad, tā kā man pašai ir nākuši pretī jauni, viņus reāli sauc par Atlantīdas kodiem. Viņi kodi tamdēļ, ka tur ir runa par kaut kādām konkrētām iniciācijām, ko mēs piedzīvojam šobrīd no kosmosa, un kādā es tos drusiņi atšifrēju, un kā mēs šos izaicinājumus un iniciācijas varam pārvērst par spēku un spēka kodiem. Tur ir īpaši tas, jā, tas man pašai ir tas jauns, ko es pati jaunu daru. Un, jā, ir pirmie 3 tādi jau. Un, var sakot, ja jums gribas būt un stiprināt savu spēku, savu visdārgāko, kas jums ir sevi pašu ģenerāli, bet arī ļoti tādu specifisku, it kā abstraktu lietu, ko dēvē pār psihisko enerģiju, bet tā ir reāla un tā ir visdārgākā manta. Šobrīd, ja tā nu ir manta, jā. Tāda nāciet, ja galīgi nevar saprast, kur, kā, ko var pieteikties, kaut gan man liekas, ka informācija, ja visapkārt atsūtiet privātu ziņu, bet mājaslapā ir manās visās soc vietnēs ar saucamo hashtagu atjaunotnes un miera dārs ir atrodams, un jā, ja jūs pievienosieties, es būšu tikai priecīgi, un ziniet kā, es bieži vien rakstu, un es arī zinu, ja, kad iespējams jūs saņemsiet vairāk nekā jūs esat iedomājies vai cerējis. Es varu apgalvot, ka visticamāk jūs tiešām saņemsiet daudz vairāk nekā jūs varējāt iedomāties, sapņot. Tā kā tā, labi, lai visiem balansēti, mierīgi un turam, lolojam dārgāko, kas mums ir, paši sevi. Čau, čau. Un kā tad te tagad var nospiest? Man ir slow connection, bet kaut kas vēl jāprāda, ja?